Jā, šis ir par manu piedzīvojumu svētceļojumu laikā Svētajā zemē. Es ļoti ilgi mēs plānojam šo ceļojumu ar draudzeni, lūdzāmies par to un īpaši gaidījām, jo arī situācija tuvajos austrumos nebija īpaši spoža tajā laikā, bet mums izdevās aizbraukt un tiešām tās ceļojums bija tik brīnišķīgs un katra diena bija brīnišķīga, bet vēlos stāstīt par vienu dienu, par piedzīvoto dievkalpojumu laikā. Mums katru dienu bija dievkalpojumi, bet šajā dienā bija mazliet savādāk. Šo dievkalpojumu mēs kontemplējām ar evaņģēliju un bija laikapstākļi brīnišķīgi, bija tāda ēnaina vieta, bija vējš, bija silti un patīkami. Mēs katrs atradām tādu konkrētu vietiņu, kur justos pēc iespējas ērti un tika lasīts evaņģēlijs. Es biju Tabora kalnā un es ļoti iegāju šajā kontemplācijā un sajūtu, ka Dievs ir ar mani. Viņš paņēmis mani pie rokas un ved šajā Tabora kalnā augšā. Un es vienkārši sajūtu to tādu prieku, ka Dievs, ka Jēzus ir paņēmis mani pie rokas un ka viņš skatās uz mani un ka tas skatiens vairs tieši tikai uz mani un es vienkārši vairs nedzirdēju, kas notiek apkārt, es vienkārši baudīju šo notikumu un es biju tik priecīga, jo likās tiešām tikai man, es tik seju un priecājos un skatos uz viņu, viņš ir tik gaišs un tik spošs un tik brīnišķīgs, un es jūtu, kā manī ielīst tāda mīlestība no viņa uz mani, un es domāju, arvāt cik kolosāli vienkārši, ka tas ir man domāts, un es nevienu negribu dalīties, un tas ir tik kolosāli, un mēs kādu brīdi kāpjam, un es jūtu to laiku tādu, ka tik veltītu man, tik pa mīlestības pārpilnu, tik gaišu. Un tad es saprotu, ka tas jau nāk tik daudz, kad es jau vairs nespēju sevī to turēt, ka tas ir tik ļoti, ļoti, milzīgs prieks, ar kur jau es esmu gatava dalīties tagad ar visiem pārējiem. Un man liekas, ka es mīlu visus cilvēkus, kas ir apkārt, es viņiem esmu gatava dot to prieku, šo vēstu, to sajūtu, cik Dievs ir labs, cik viņš ir skaists, cik viņš ir brīnišķīgs, to vārdiem nevar izstāstīt. Un tas tik ļoti piepildīja, kad vienkārši to nevar izstāstīt tie vārdi, un tur trūkst, un es tiešām jūtos nenormāli priecīga, un varbūt nenormāli nav pareizais vārds, bet tik priecīga, tik mīloša, tik samīļota pati, un gatava mīļot visu, kas ir apkārt. Un tad tā kontemplācija beidzās, un es atgriezos atpakaļ, un tas prieks manī joprojām tik milzīgs, ka es tiešām esmu gatavs skriet visur, celt rokas gaisā un priecāties un teikt, ka Dievs ir tik brīnišķīgs, viņš ir tik skaists, un tas skaistums un tā mīlestība, ko viņš dod, viņi nevar parādīt vārdos, nevar parādīt baznīcā, ieejot, un vienkārši, ka tas ir jāsajūt un jāmīl. Un arī ejot iekšā visās baznīcās, es skatos uz tiem zelta griestiem, uz altāriem, un man liekas, tas ir skaisti, tas ir brīnišķīgi, bet tas nav tā, un to nevar parādīt, bet cilvēks ir gribējis ar to visu, to dārgāko, kas viņam ir, parādīt, cik Dievs ir brīnišķīgs, un cik viņš ir liels prieka avots. Un tiešām es pēc tās dienas tur gāju un priecājos un cēlu rokas gaisā. Man likās, ka es biju pārpildīta ar prieku. Un vēl turpat tajā būdama Izrēlā un Palestīnā un visur citur, kur mēs braucām pa Jēzus vietām. Vienā naktī, es nezinu, vai tā bija tā pati nakts, vai tā bija jau cita nakts, es arī sapnī redzēju tādu tad kā vīzija par nākotni, jo bija tā kā atgriezušies, un šis jau ir sapnis, tā kā, kad mēs bijām atgriezušies atpakaļ, un es eju uz baznīcu, un man ir tāda mugursoma uz pleciem, un viņa diezgan pasmaga, bet nav tik ļoti, bet pasmaga, un es eju un es satieku
redzu tur brāļus un māsas, savus mīļos mācītājus, un es gribu atkal celt rokas gaisā un sveicināt viņus ar prieku, kas man ir, bet es saprotu, ka es to vienu roku var pacelt, bet tā otra tik nenormāli nospiest ar to mugursam, ka es nevaru, es tā lēnām, kā mēģinu celt, un man izdodās, un es paceļu abas rokas priekā un saku, jā, prieks, bet tā mugursoma, un es saprotu, cik mēs ļoti noslogojam sevi ar visādām lietām un aizmirstam par to prieku, ko ikdienā mums Jēzus dod. Un tas bija tāda apjausma un vēlme to visu saglabāt priekā, neapkrauties ar visādiem darbiem, ar visādām nebūšanām, kas mums ir. Un, protams, ka viņas ir, bet es saku atcerēties, ka to mugursomu vajag noņemt tik pa brīdim un atcerēties, ka viņa mūs nospiež un atkal celt rokas priekā. Un, jā, to es arī atceros, kad man ir pagrūti jau kādos brīžos, es atceros šo te piedzīvojumu ar Jēzu, un man tas atkal uzlādē no jauna. Es atkal varu pacelt rokas priekā, un saka, kad aizmirsās, tad atkal atcerēties. Jā, un Dievs ir labs, Dievs ir brīnišķīgs, viņš ir mūsu prieka avots. Kungs Jēzu, mēs pateicamies, ka varam Tevi pazīt kā labo ganu, kurš mums esi sacījis, ka Tu pazīsti savas avis un ka Tavas avis pazīst Tavu balsi. Paldies, ka Tu esi mūsu dzīvēs līdzās un ka Tu iesaisties, ka Tu mūs vadi zālainās ganībās. Mēs pateicamies, ka varam mācīties Tevī klausīties, atpazīt Tavu balsi un uzdrošināties Tev sakot. Mēs vēlamies to arī piedzīvot šodien, tāpēc lūdzam, nāc, Kungs, svētais gars, dari mūsu sirdis jūtīgas uz mūsu Kunga balsi, uz mūsu Kunga vadību. Tavā vārdā ir teikts, pavēli tam Kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Kungs, mēs vēlamies redzēt, ka Tu esi tas, kas mūsu dzīvēs dari. Māci mums tiešām pavēlēt Tev savu ceļu, tā, lai mēs sekotu Tev un sasniegtu, Kungs, debesu valstību, kam pretīm Tu mūs ved, ka mēs ar pateicību varētu dzīvot cauri savai dzīvei un reiz iemantot mūžību ar Tevi. Paldies, kad Tu esi mums šajā ceļā klātesošs, kā labais gans. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visu spēcīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.